Ir klāt oktobra pēdējā svētdiena, bet nākošnedēļ arī 1. un 2. novembris, kas baznīcas kalendārā iezīmēts kā visu svēto un dvēseļu diena. Šie svētki novembra sākumā tiek svinēti jau kopš 8. gadsimta, pieminot visus svētos un mocekļus, kas citiem ir kļuvuši par garīgām lāpām ceļā uz debesīm. Savukārt 2. novembris jau kopš 10. gadsimta ir dvēseļu diena, jeb mirušo piemiņas diena, kurā godinot mūžībā aizgājošos tuviniekus, baznīca atgādina, kā ar nāvi nekas nebeidzas un ka ticīgo dvēseles ir vienotībā ar Kristu. Šie svētki nāk ar klusu apceri un garīgu iedziļināšanos, pārdomājot dzīves jēgu un tās virzību, taču uz šīs laika robežas pirms visu svēto dienas ir uzplaukusi un komercializējusies vēl kāda tradīcija, ko dēvē par Helovīniem. Pats nosaukums ir cēlies no All Hallows Even, ja visu svēto dienas priekšvakars, bet pati tā norise gan ir visai tāla no jebkādām svētumu izpausmēm. Arī šogad nedēļas nogalē pirms Helovīniem pilsētā var manīt zināmu rosību. Iegriežoties centrāla tirgus dārzeņu paviljonā, vispirms uzmanību piesaista brangie krāsainie ķirbji un ķirbīši, kas jau kopš 19. gadsimta ir kļuvuši par Helovīnu simbolu. Labdien, mēs te gribējām pavaicāt, jums te vesela tāda ķirbju māja ir. Jā. Jūs pēc svētkiem tagad gatavojaties, kas būs 31. Helovīniem? Nu, gan svētkiem, gan tāpat tās pašam tirzniecība. Pašai ir gadījies kādreiz ķirbi izgrebt un acis tur iezīmēt? Nu jā, pagājuši gadu. Un kur jūs viņu likāt? Mājās. Logā? Tirgu, jā. Logā, tāpat uz galdu, kā kurā reizi. Tumsā bailīgi skatīties, ne? Nē, nebija bail. Sakiet, kur jūs liksiet to ķirbīti pa tiem 12 santīmiem? Mēs Helovīniem paņēmāt? Paliksim pēc tam vēl tie dekoratīvie. Helovīniem, jā. Kur jūs ar tādu maziņu, ko var izdarīt? Mēs viņu ņemsim līdzi. Jūs svecīt tur liekat iekšā? Jā. Un tad staigājat pa mājām? Un prestam saldumu. Jūs arī maskas šujat sev kādas vai velkat? Mēs taisam paši. Kādas maskas jūs taisat? Daudz dažādas. Piemēram? Kaut kādas raganas vai spokus vai kaut kas tam līdzīgs. Par ko tu paties pārģērbusies? Es būšu ragana draudzene. Sakiet, jūs ķirbīti nopirkāt tikko? Jā. Jūs nopirkāt ēšanai vai dekorēšanai? Gan vienam, gan otram. Sākumā dekorēšanai, pēc tam ēšanai. Bet tad jau ķirbis ir pa galām, kad viņš tur izgriezts ir ar acīm un degunu. Nē, tas nav tādam nolūkam. Šoreiz Helovīniem tas nebūs. Jā, nesvinēsies? Nē, tos neatzīstu, tos svētkus. Helovīnus neatzīstu. Vieni svin, citi nē, bet mēdz taču arī teikt, ka svētku nekad nav par daudz. Helovīnu zina Eiropā un Amerikā, un tā ir vēl viena iespēja pavadīt vakaru draiskās noskaņās. Tikai neskapēc maskām gan ir vēlams būt no iznīcību pārstāvošās raganu, mošķu, drakulu, skeletu vai vismaz vampīru pasaules. Bet kāpēc tieši no tās? Vai tiešām līdz mūsdienām būtu saglabājusies seno druīdu tradīcija 31. oktobrī, kas viņiem bija gada noslēgums, to svinēt upurējot nāves dievam Samanam un pielabinoties mirušo gariem, kas tajā dienā drīkstot apmeklēt zemi, jo nesot robežas starp šejieni un turieni? Turpat arī zīlēšana un pareģošana, bet viduslaikos šai vakarā noticis viens no galvenajiem raganu sabatiem. Daļai kultisko sātanistu Helovīni joprojām ir lielākie gada svētki. Helovīniem ir arī savi tēli un simbolika, kas, kā izrādās, tiek piedāvāta kā pieaugušajiem, tā arī bērniem. Kad paskatos, kas notiek apkārt veikalos, kas notiek bērnu galvās, kad es redzu to ideoloģiju, kas tiek uzspiesta, tad mani patiešām pārņem lielas bažas. Jo es domāju, ka šeit cilvēki spēlējās ar kaut ko tādu, ko viņi paši nepazīst, nezin. Bet kas tad notiek bērnu galvās? Mēs tikko varam paņemt žurnāliņu jauno Donalds Daks, visnotaļ nekaitīgs žurnāls ar komiksiem. Pirmais piedāvājums ir lūk šī jaukā cepurīte, jūs pat varat atļauties to paņemt rokā. Jā, es neteiktu, ka tā būtu jāmaudz galvā. Es gan negribu šeit viņu reklamēt, jo man liekas, ka pat rokās turēt tādas lietas. Bet normāla cepurīte, vienkārši paspokotos. Kāpēc tas būtu bīstami vai, kā jūs sakāt, nepieņemami? Varbūt tā ir vienkārši baznīcas ideoloģija, kas mēģina uzspiest savu tādu dogmātisku uzskatu, ka spokoties nav labi, bet tā jau ir tikai izklaide.
Tā viss ir tikai izklaide. Helovīna maska ir tikai izklaide. Tālāk visi šie skeletiņi, kas te ir iekšā, tā arī ir tikai izklaide. Ir vēl dažas briesmīgākas lietiņas, nu, teiksim, tāds te ragainis, tāds ļoti izteiksmīgs ar tādiem zombiskiem zobiem. Nu, no tā, nu, tiešām vajadzētu baidīties. Nu, kāpēc nepabaidīties 31. ja vienreiz gadā ir tāda iespēja bērniem? Redziet, Kāpēc neizmantot šādu iespēju? baznīcā mēs mācām, ka tas, no kā vajag baidīties, ir grēks, un tas ir pirmkārt ļaunais gars. Bet saprotiet, ja mēs tā māžojamies pakaļ ļaunajam garam, ja mēs viņu mēģinām atdarināt dažādos veidos, ja mēs mēģinām burties, zīlēt, ja mēs mēģinām ar dažādām okultām izdarībām kaut ko līdzīgi darīt, tad mēs ieejam dziļauzās, ja tā var teikt. Tad mēs sev tā nodaram pāri, ka mēs dzīves laikā ilgi nespējam nostāties uz kājām, un daži vēl joprojām nav nostājušies. Vai jums ir kaut kādi gadījumi bijuši, kad cilvēki nāk un saka, ko lai tagad dara, vai kāpēc jums no kurienes jums tādas ziņas, ka ir problēmas? Tie nav gadījumi, tas ir mūsu ikdienišķais darbs, ko mēs darām grēksūdzes krēslā, kad patiesībā cilvēki nāk pēc palīdzības, pēc dziedināšanas, pēc grēku piedošanas. Ar to mēs saskaramies, kā saka, no dienas dienā. Un tieši tas jau ir tas viskaitinošākais, ka es redzu, ka tas tiek propagandēts un ka tas tiek tā kā tāda, moderna ideoloģija, izplatīta un uzspiesta cilvēkiem. Bet, ir taču atšķirības starp nopietnu okultismu un zīlēšanu, un starp tādu vienkāršu maskas uzģērbšanu un konfekšu diedelēšanu. Tas taču pavisam nav viens un tas pats. Jā, bet kurā brīdī ir tā robeža? Īpaši, kad runa par bērniem, kas ir tik jūtīgi, kas patiesībā tiek iezīmēti ar kaut ko tādu, kas viņos sajauc labā un ļaunā robežas. Kad tie tēli, kas pasakās, kas folklorā vienmēr bijuši slikti, ļauni, tagad pēkšņi tiek parādīti pilnīgi pretējā gaismā, tā ka bērnam ir jāsaģērbjās par velnu vai par raganu, un tagad viņam ir kaut kas jādara. Vai tā nav aplamība? Labdien, drīkst jums kaut ko pavaicāt? Tūlīt Helovīna svētki būs pavisam drīz. Kaut kā svinēsiet? Es nezinu. Varbūt tās uztaisīsim ar draugiem kādu pasākumu, tusiņu. Kurā klasē jūs mācāties? 8. Un kā tas izpaužās, tas tusiņš? Tusiņš izpaužās mūzikā, dejošana, draugi, pasēdēšana, parunāšana. Un kā ar maskām? Ar maskām? Ja tas būs tāds Halloween, tad jau droši vien tādu tēma, ar maskām. Pats kādreiz esi kādu masku taisījis? Jā, bijuši jau tāds pasākums. kāds? Pagājuši gadu biju pie drauga, un tad arī tur vajadzēja masku. Kādu? Briesmīgi obligāti vai kaut ko? Nē, kādu gribi. Kāda tev bija? Man bija, jau aizmirst, kāda man bija. Man bija ķirbis nopirks, tas bija ķirbis pagājuši gadu. Galvā vai taču nē? Galvā, jā, bija tāda maska. Nē, bet baigi forši. Patīk tāda pasākuma. Bet kādreiz jums kāds ir uz ielas prasījis konfektus vai baidīs? Nē. Tātad. Es nezinu, Latvijā jau tā vairāk nesvin Halloween. Vai jūs kaut kā Helovīna svētkus svinēsiet pirmdienā? Jā. Kādā veidā? Vispār un visiem prasīsim konfektes. Bet kaut ko arī, kādas maskas jums būs, jūs izgudrojāt? Būs tā te gāzmaska. Gāzmaska? Jā. Es domāju, doktori to te apkārt. Tādu baltoto marlis apsēju tādu. Jā. Vai tad jums tāda pieredze ir, vai tad dod arī tās konfektes? Jā, dod. Daļēji. Vai skolā arī kaut kādā veidā Helovīna svētki tiks svinēti? Ballīti būs kaut kāda? Nē, nav nekas teikts. Un kā jūs parasti pa diviem ejat vai bariņā vai kā? Vērā. Tad jautrāk? Protams. Kādas ir to cilvēku reakcijas? Nobīstās un pēc tam pasmējās. Jā? Bet par ko nobīstās? Vai tad tās maskas tik briesmīgas? Kā mēs parasti kaut kādiem krūmiem izlūtam ārā vai kaut ko tās. Mēs gribējām pavaicāt par Helovīniem. Nākošu pirmdienu Helovīnu tuvojas, vai jūs arī svinēsiet? Parasti mēs nesvinam. Tie nav mūsu svētki. Kāpēc nav jūsu? Mēs tikai skolā svinam, diskotēku. Visi satiekamies, apsveicam viens otru. Vai šogad arī svinēsiet? Šogad šķiet, ka nē. Kāpēc jūs sakat, ka tie nav jūsu svētki? Mēs neesam pieraduši pie tiem. Kāpēc? Var taču mazliet pabaidīties vai kāda pabaidīt. Mēs katru dienu kādu baidām. Bet kādā veidā?
Ну, я даже не знаю. Ar maskām taču jūs pa ielām nestaigājat? Nē, ar maskām nē. Kādreiz maskās esat staigājuši? Skolā esam. Ну да. Kāds arī baidījās? Nu jā. Конечно, пугается. Маленькие дети. Jā, baidās tie, kas no 1. līdz 4. klasei. Baidīties vai nebaidīties, piedalīties vai nepiedalīties, tā visbiežāk ir paša vai arī vecāku izvēle. Bet kā rīkoties tiem, kas sevi uzskata par kristiešiem, vai Helovīna piedāvājums tik tiešām ir tik krasā pretrunā ar kristietību? Es domāju, ka nevienam kristīgam cilvēkam un bērnam nevarētu būt tāda vēlēšanās normāli uzlikt sev ragus vai pārģērbties par kādu raganu vai augšām cēlušos mironi vai zombiju vai spoku. Es domāju, ka tas nav tas, ko kristīgiem jauniešiem, bērniem, ģimenēm vajadzētu padarīt pa saviem svētkiem. Bet vai tikai kristīgiem es gribētu vaicāt? Un vai tas ir galu galā tik bīstami, ja piemēram, arī šie jaunieši vai pusauģi viņi pārģērbs tur par raganām vai vēl kādiem tur zombijiem, viņi taču tikai pajoko tajā brīdī, vai viņi riskē kaut kādu garīgu, tādu nevēlamu pieredzi vai kaut ko tādu iemantot? Es domāju, ka tas, protams, ir bīstami visiem. Es varbūt negribu pārspīlēt to bīstamību, bet vienmēr jāatcerās, ka, piemēram, lasot kādu grāmatu, mēs stājamies kaut kādā tomēr emocionālā un garīgā saiknē ar tās grāmatas autoru, piemēram. Staņislavska sistēma teātrī, vai ne, ka vajag iejusties tēlā, ka tu tiešām tanī brīdī, kad tu spēlē kaut ko, tu tiešām tas esi. Es domāju, ka zinām mērā jau bērns, kas vai jaunietis, vai jebkurš cilvēks, viņš uzvelk kaut kādu masku, viņš mēģina iejusties tajā lomā. Es domāju, tā ir tāda atvēršanās tiešām kaut kādām jau reālām lietām. Tā, piemēram, arī ikona. Mēs zinām, ikona nav vienkārši bilde vai nav pielūgsmes priekšmets, bet ikona tiek traktēta kā loks, kas atverās uz debesīm, uz svētumu sfēru. Es domāju, šie ķirbīši izgaismotie, kas ir tādas spoku ikonas, tāpat arī šīs maskas un tā tālāk, viņas tomēr ir kā logi, kas atveras atkal uz kādu citu realitāti. Un tāpēc es negribu teikt, ka katrs, kas uzvelk tādu masku, tūlīt kļūs apsēsts vai kaut kā, bet es nedomāju, ka tās ir labas ietekmes. Ko darīt? Norobežoties, aizliegt, nosodīt. Es domāju, arī tam ir sava lieta vai sava vieta nosodīt vai norobežoties. No otras puses, es domāju, varbūt taču vajadzētu baznīcai atcerēties un visām baznīcām kopā, ka vārds Helovīn, tas nāk no All Hallow Even, tas ir visu par svētiem daudzināto vakars, jeb visu svēto dienu. Tas ir viens kristīgs datums, kad mēs pieminām visus ticības varoņus un svētos. Es īsti nezinu, kā no pagāniskiem un kādiem okultiem kultiem ir ienācis viss tas spoku elements iekšā, bet īstenībā varbūt mums jādomā, ka mēs rīkojām visu svēto dienu balles, lai kristīgi jaunieši varbūt pārģērbis, nezinu, par svētajiem un mēģina iejusties tajā, lai gan tad jau ballēties būtu varbūt grūtāk. Bet vienalga tā ideja, tā es tikai fantazēju tagad. Es esmu dzirdējis, ka starp citu kaut kur Itālijā vai Vācijā tādas lietas arī notiek, kad draudzes rīko visu svēto dienu balles un tad jaunieši, kas izlemj nepiedalīties tajās spoku orģijās, ka viņiem tomēr nav jāsēž mājās, bet ka viņi var arī nosvinēt kopā ar saviem draugiem citā atmosfērā. Kas tagad notiek? Man liekas, ka visa šī procesa instruments ir tirgus.
tas ir ļoti merkantīli. Cilvēkiem gribas pabaidīties, nu ne tā pa īstām, bet nu tā kā Helovīnos, vai, teiksim, pastīties kādu šausmeni pa televizoru, vai tas ir tā kā aiziet, piemēram, uz greizo spoguļu atrakciju. Tu stāvi spoguli un skaties un smejies, cik briesmīgi tu izties. Ja tas pa īstam būtu tāds, tad tu nesmietos, vai raudāt un vaimanāt par to. Bet no cilvēkiem gribas tā pabaidīties, un tirgus jau to jūt, un viņi piedāvā, un sevišķi uz tā saucamo Helovīnu vakaru. Es nedomāju, ka tas Helovīnu vakars jau tāpat vien ir ieviesies, vai ne? Viņš ir ieviesies tāpēc, ka tirgotāji reklamējuši, piedāvājuši, bīdījuši tos priekš, tāpat kā viņi bīd uz priekš Ziemassvētkus drusku vēlāk, ja viņiem vienalga, ko viņi bīd, Helovīns vai Ziemassvētkus. Tas ir tā no tās merkantīlās puses, no tās mehānikas puses, tas instruments, kas aiz tā stāv, kas stāv, teiksim, aiz visas tās tirgus filosofijas, ka viss, kas ir morāli, ir kaitīgs tirgum, jo tas neļauj pārdot kaut ko, vai ne? Sevišķi seks vai šovu industrijās. Tas ir kaut cits kaut kas, un es domāju, ka kaut kur tālāk dibena plānā jau stāv kāds, kas visas tās lietas ļoti veikli izmanto un virz uz priekšu un mēģina parādīt to savu pasauli, to maģisko pasauli, to garu pasauli, kā atraktīvu, interesantu, pievilcīgu. Plašu un daudzveidīgu un gan iespaidīgu biedēšanas un baidīšanas preču klāstu mēs varam ieraudzīt pat bērnu rotaļu veikalos. Šitas viss ir speciāli atvests uz Helovīniem, ja? Likās to tieši tām dienām, kad tas Helovīns sāksies, tad arī būs tās visas maskas tieši uz to laiku. Un pērk arī? Jā, cilvēki skatās, cilvēki pēta, cilvēki interesējas par to visu. Viņi ceļš bērni, jaunieši. Bet bērniem, piemēram, nav bail no kaut kā tāda? Nav? Nē. Nemaz? Viņiem pašiem nav bail, ja kāds uzliek galvā un kādu pabiedē, tad droši vien, kad ir. Bet tā viņiem pašiem... Cik maksā viena šāda maska? 8 lati, 80. Tas ir diezgan dārgi, 8 lati tādai vienreizējai izmantošanai. Kāpēc vienreizējai? Te var katru gadu valkāt. Bet, ja runājam par šīm te visām mantiņām, jums ir kāds skaidrojums pašai, kāpēc viņiem patīk? Īstenībā diezgan atbaidošs vieplis. Ja tā paskatās. Tiešām to es nemāku izskaidrot. Bērniem patīk. Jums pašai arī patīk? Nē. Es viņu nevalkātu. Kāpēc? Viņa kaut kā nesimpatizē ļoti. Diezko simpātiska. Diezko simpātiska nav, tur es jums varu piekrist. Stipri nesimpātiski. Bet tepat ir rakstīts vēl kaut kas trakāks. Kaut kā... Tās ir asins kapsulas. Kas tās par kapsulām? Tā ir tāda sarkana krāsa, kas izskatās kā asins krāsa. Un ko ar šīm asins kapsulām var darīt? Nokrāso seju, piemēram, vampīru zobiņus ieliekot iekšā, vai nokrāso lūpas, tā kā šeit šeit attēlā parādīts lūpas sarkans un zobu gals sarkans. Nav vēlēšanās kādu iegādāties? Nē. Kāpēc? Viņš ļoti tādas izteiksmīgas. Nē. Tā tik būtu baidīšana, ne uz Helovīnu? Kāpēc? Mēs neejam baidīt. Kāpēc? Jums bail no viņām, vai? Nē, viņas vienkārši nav tik ļoti baismīgas. Vajadzētu baismīgākas? Jā. Jūs vilksiet 31. kaut ko galvā? Varbūt. Nebija. Šī tā nav piemērota īsti, ja? Jā. Un pārējās, paskatieties, kāda te izvēle. Viena labāk par otru. Negluži. Negluži? Nē. Nepatīk neviena? Nē. Kāpēc? Vienkārši nepatīk. Skolā nebūs jums kaut kādas tradīcijas 31. Nē. Skatās nav bijušas. Nav bijušas? Skolā nav. Jā. Un kur ir? Ir kaut kādas vietas, kur notiek kaut kas tāds ar Helovīniem pie draugiem. Aha. Skaidrs, tad jūs tas sevišķi pat neinteresē. Es parasti vēl nekad neesmu gājis baidīt, tāpēc es arī domāju, neiešu. Man nepatīk. Bet kāpēc? Savus piedzīvojumus tak tur ir? Nē, nu. Es jau par lielu priekšnotiek tā. Jā. Mums ir dota iespēja izvēlēties. Daudzos bērnos un pusauģos tik tiešām ir saglabājusies šī veselīgā imunitāte, nepatika pret baiso un biedējošo.
bet kopš agras bērnības par to tēlu pasauli, kas ietekmē bērna psihi, pirmkārt ir atbildīgi viņu vecāki. Vai jums ir nācies savā praksē saskaties ar cilvēkiem, kuriem ir bail no tumsas, vai kuriem ir bail no tā, ka būs kāds troksnis mājās, pēkšņi nezinu no kurienes, tukšā dzīvoklī un tam līdzīgi? Jā, protams, tas ir parasti arī tas, kādēļ pie mums griežas, ja kur lūdz mūsu palīdzību, gan saistībā ar bērniem, gan arī ar pieaugušajiem. Bet tad es tā kā vēlreiz pasvītroju, ka tad ir jāatrod, kas tā ir par reālu situāciju, ko šīs bailes simbolizē. No kurienes šīs situācijas ir nākušas? Jūs varat padalīties kaut vai ar dažiem piemēriem? No kurienes tas parasti nāk? No dažādiem traumatiskiem atgadījumiem. Ja, kad tas, kas ir noticis starp cilvēkiem, starp vecāku un bērnu, vai starp mammu un bērnu, vai tikpat labi varbūt tā ir tēta aiziešana, bet bērns nepārdzīvo tēta aiziešanu kā tādu, bet, teiksim, viņš paniski baidās no tumsas. Vai tas kādreiz nāk arī no šīs mistiskās pasaules? Ka tikmēr baidās pa jokam, kamēr sāk baidīties pa īstam, jo tam tēlam ir noticēts. Man nav nācies sastapties, teiksim, savā praksē tieši ar tādu gadījumu, bet tad, kad es lasu kādu literatūru un teiksim, pieļauju to, es pieļauju šo domu, kad ir vēl kāda no tām dimensijām, kuras mēs neredzam vai mēs nepārzinām, tad pilnīgi iespējams, ka var gadīties to, kad kaut kas iejaucās vai kaut kas ienāk mūsu reālajā dzīvē no tā, ko varbūt mēs ar savām acīm neredzam, bet kaut kādā veidā jūtam, un kad tas mūsu jūtīgums, viņš tā kā sasaistās ar to neredzamo pasauli, un kad ar viņu nevajadzētu gan spēlēties. Robežas, kuras mēs bērnībā izjutām, tas ir labs, tas ir ļauns, tagad tā kā ir saplūdušas. Mūsdienu bērniem, ko es esmu pamanījusi, ka viņi kādreiz nevēlās pasakas par maziem kaķīšiem, zaķīšiem. Kad es, piemēram, esmu dzirdējusi, ka bērni, kuriem ir 4, 6, 7 gadi, viņi saka, ka viņi negrib skatīties multenes, jo tās multenes ir vecas. Ja tur, kur ir skaisti zīmējumi, tur, kur ir mīlīgi, mīlīgas sejiņas, un ka varbūt tas atspoguļo bērnos to viņi izjūt, ka dzīve ir ļoti strauja. Viss notiek, viss mainās, viss ir ļoti dinamisks, un ka viņi prasa arī tajā savā skatīšanās to, par ko viņi interesē. Viņiem ir tā kā nepieciešams tas dinamisms. Un reizēm varbūt mākslinieki, kuri rada to, ko bērns skatīsies, varbūt viņi neaizdomājās par to, ka viņi ieliek tik lielu dinamismu, ka viņš atkal nespēja izsekot līdzi, ja izšķirot, kas tad tur ir tas pozitīvais un negatīvais. Un tādēļ jau ir vecāki, ka pirmkārt viņiem ir jākontrolē, ko viņš skatās, cik daudz viņš skatās, un ja viņš skatās, tad tā ir nevis tāda, tā kā atbrīvošanās no bērna. Saka, tagad tu te sēdi pie televizora vai pie datorspēles, un tu esi aizņemts, un tu man netraucē, bet gan varbūt tad es kopā skatos, un tad mēs pārunājam un runājam par to, un pieaugušais ir tas, kurš palīdz tajā ātrajā mainībā un dinamismā saskatīt to pozitīvo un negatīvo. Kaut gan, protams, ka es arī uzskatu, ka daudzas no multiplikācijas filmām ir ārkārtīgi agresīvas, un viņas nav nepieciešamas bērniem. Mēs dzīvojam dinamiskā un, diemžēl, nedrošā pasaulē. Un par to, ka jābaidās, vēl lieku reizi atgādina arī kāds briesmonis stacijas laukumā, kura vēderu var apmeklēt tik viens bez vecuma ierobežojuma. Vēl viens veids, kā samaksāt naudiņu, lai baidītos. Un var tikai pabrīnīties par drosmīgajiem vecākiem, kas savus vēl gluži mazos bērnus ir gatavi pakļaut šim eksperimentam. Iekšā laidēji vien pabrīdina, ja bērns nobīstas, vajag paņemt viņu uz rokām, un esot jau arī rezervas izejas. Jūs visi trīs gatavojaties iet iekšā. Vai jums nav bail, ka bērns nobīsies? Nē, viņš nav no bailīgajiem, bet jūs taču nezināt, kas tur iekšā būs. Cerams, ka nenobīsies, bet ja nobīsies,
Nenobīsies. Viņš mums ir drosmīgs. Nenobīsies? Nē, nenobīšos. Bērniem, kas augumā nav garāki par 1 metru, ieeja briesmonī par brīvu, uz priekšu bezbailīgie. Bet mēs vien atgādinām, ka svētajos rakstos vārds nebīsties ir minēts 365 reizes katrai mūsu dzīves dienai, kurai allažiet līdz padoms būt Dieva klātbūtnē un viņa aizsardzībā, kas ir daudz glābjošāks garīgs stāvoklis par jebkuru citu un kas nes dvēselē mieru, prieku un drošību. Tu nebīsies nakts briesmu, nec bultu, kas dienu skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā, jo es sūtīšu tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Tā sacīts 91. psalmā.